Ielogošanās Gamma App ar Google kontu. Tā kā pirms tam man jau bija izveidots konts, tad man nejautāja šoreiz, bet, lai ielogotos, ir jānorāda, vai tas būs skolēna vai skolotāja konts, tad vai veidot prezentāciju. Tiek piedāvāt izvēlēties prezentāciju dokuments vai mājaslapa un izvēlēties tēmu. Tiek piedāvāts prezentācijas plāns, kur uzreiz var rediģēt, ja kaut kas no piedāvātajām tēmām nav nepieciešams. Prezentācijas izskats. Tiek ģenerēta prezentācija. Protams, prezentācija pēc tam ir nedaudz jāpapildina un jāiztulko latviešu valodā, bet ir izveidots lielisks prezentācijas pamats, kā arī prezentāciju pēc tam ir iespējams eksportēt PDF vai prezentācijas formātā.